Labrīt šajā skaistajā, saulainajā, karstajā dienā. Pie tik fantastiskām strūklakām ir skaisti sācies rīts. Un vienmēr šeit man patīk pie universitātes skatīties daļās rozes. Viņu bagātīgo ziedēšanu. Un skatīties uz skaisto universitātes ēku. Bet tā ir maza atkāpe no tā, ko mēs skatīsimies šodien par porcelānu. Šī diena ir tāda karsta un nav jau svētdiena, kā vienmēr tiekamies, bet vienkārši pienāk vakars, kad gribas apsēsties, kad gribas baudīt teju vai kafiju, kad gribas vienkārši parādīt skaistumu, servīzi vakars. Arī šis vakars ir interesants un ļoti rets. Rets ar šo interesanto dekoru. Tad, kad šī servīze atnāca, es domāju, kas tās ir par buķiem. Varbūt rozes? Jā, drīzāk kā rozes. Maz drusciņu uz peonijām velk. Jā, bet tās ir rozes. Baltas rozes, tādā kā rudens ieterpā, es teiktu, nav tā izteiktā rozā, sarkanā, bet balts un brūns zelts. Interesanti ir šai servīzei tas dekols, skatāties kūkušķīvis un lūk tāda apakštase. Vakars 2. Šī servīze vienmēr ir tikai kanna, 2 trio un vāzīte. Lai baudītu romantisku, skaistu vakaru 2. Daļais Škīvis Rīgas porcelāna rūpnīcas. Jau 2. kurš nonācis tāds kolekcijā. Un šoreiz viņš ir nācis ar lūk tādu skaistu dekolu, gaišzilām puķītēm, brūnām. Un ļoti interesanti tas, ka viņam jau bija toreiz Rīgas porcelāna rūpnīcā lūk tādi ražošanas, tādi interesanti veidojumi, ka šī ir tāda grieztā maliņa šķīvim. Smalki trauki, ne tikai. Saimniecībā bija ļoti daudz krūku ar dažādiem dekoliem. Un es arī daudz atceros dažādas krūkas no savām mājām, gan ar pīlāģogām, gan ar kiršiem. Bija arī pienenes. Tagad skatāties, šeit ir avenes. Nu ļoti, ļoti daudz dažādu dekolu. Un ļoti vajadzīgs trauks saimniecībā.
Un šis zaļais taurenis parādīs vismalkākos traukus. Servīze vita, bet gleznojums ir no mākslinieces Beatrises Kārkliņas. Mākslinieces paraksts zīmējusi Beatrise Kārkliņa. Un šie trauciņi tik tiešām jūtas īpaši mīļi, sirsnīgi. Ir ļoti, ļoti patīkami, ka tieši mūsu kolekcijā ir nākusi tādi trauki. Ziedlilijas un arī ir servīzes Viktorijas lilijas. Cik ir ļoti līdzīgs liliju ziedēšanas laikam. Un, protams, šajā karstajā, saulainajā dienā gribas parādīt jums Aija 1 servīzi ar saulīti vidiņā, trio, kafijkanna, cukurtrauks. Šis skaistums ar kresēm krūka, protams, labāk iederētos, ja blakus būtu kreses, nevis lilijas. Bet arī labs saskaņojums. Parādīšu tuvāk dekolu. Un senatnīgais zīmoks. Un tāds saldumu šķīvītis groziņš ir arī senatnīgs nonācis kolekcijā. Un paskatāties, kā bija interesanti sapīts porcelāns. Un kā varēja to izdarīt ļoti, ļoti akurāti. Senatnīgais zīmoks. Un skaistā terīne. Protams, nav Rīgas porcelāna rūpnīcas, bet vienalga ļoti bagātīga, senatnīga. Kādi rokturi. Tā rozītes būs labāk redzamas. Nu, lūk, arī tāda terīne. Un nobeigumā, tā kā vakars ir diezgan karsts, kluss, šovakaru var veltīt priekš sevis, baudīt rožu smaržu, rožu ziedēšanas krāšņumu un palasīt žurnālus, kas tikko nesen ir izgājuši. Un nevarēja taču noturēties un vajadzēja noteikti, kaut gan daudz ir zināms par peonijām un daudz ir kas zināms par rozēm. Ļoti interesanti, krāšņi žurnāli ar visādām fotogrāfijām, ar daudz dažādiem ieteikumiem. Ļoti, ļoti interesanti zinoši šie žurnāli. Peonijas ir noziedējušas, bet šeit var arī uzzināt, kā stādīt vasarā peonijas, kā mācīties aputeksnēt, gan arī paskatīties kolekcijas no dažādiem dārziem. Ir arī raksts par krūmpeonijām. Ļoti interesanti. Ir daudz ko jaunu arī uzzināt par peonijām, jo šīs puķis taču ir kādreiz bijušas mūsu visu cilvēku lauku mājās.
Nu, protams, žurnāls Rozes. Kā pareizi laistīt, kā pareizi stādīt un mūčēt augsni. Nu, protams, kas tad nezina skaisto Rundāles pils rožu ziedēšanas laiku? It kā jau daudz viss ir zināms, kā rozes pareizi ir jānopērk, jāiestāda, bet šeit ir daudz arī dažādu atklājumu, ko vēl var katrs priekš sevis paņemt. Nu, un uz šīs burvīgās notes visiem saku, atā, baudiet vasaru, baudiet skaisto ziedēšanu ziedu un baudiet skaistus vakarus priekš sevis un saviem mīļajiem. Atā.